Ja jūsu asinsspiediens ir 120/80, tad tas ir ideāls. Šodien, uzsākot īpašu kampaņu, kardiologi vēlas atgādināt, ka paaugstināts asinsspiediens ir daudzu nopietnu slimību iemesls. Asinsspiediena mērīšanā Rīgas domē piedalījās arī Kārlis Goldbergs Kristapsons. Asinsspiediens ir asins plūsmas spiediens uz artēriju sieniņām. Mazkustīgums, kaitīgi ieradumi un sāļa trekna pārtika artēriju spiedienu ievērojami paaugstina. Asinsspiediens var paaugstināties arī satraukumu dēļ. Rīgas domes izpildu direktore asinsspiediens ir nedaudz paaugstināts – 140/80. Jā, bet te tā drusku tāda satraucoša laikam atmosfēra arī, jā, un pēc priekšniecības es esmu atnācis. Savukārt Rīgas vicemēra Andra Amerikadiena šķiet bijusi vēl satraukumiem bagātāka. Viņam 150/90. Pirmā dienas puse šodien bija bišķi tāda nervoza, tāpēc varbūt arī. Mums jau ir kā atnāk uz darbu, kā no rīta sākās tā, atkarībā no pozitīvām emocijām. Šodien daudz darba bija. Izmēri asinsspiedienu. Tā sauc informatīvo Latvijas kardiologu organizēto kampaņu. Tās laikā mediķi, uzrunājot iedzīvotājus, centīsies atgādināt cilvēkiem par normālu asinsspiedienu nozīmi. Profesors Andrejs Ērglis uzsver, ka veidojot demogrāfijas politiku Latvijā, nedrīkst domāt tikai par piedzimušo skaitu. Un tad viņi redzēs, ka viens no tiem cipariem nopietnākiem ir šis asinsspiediens, kuram jābūt 120/80, kas samazinās gan sirds mazspējas pacients, gan smadzeņu triekšņa pacients un tā tālāk. Kas savukārt, dzīvojot kvalitatīvi, mums atkal veidos to valsti gan ekonomiski, gan garīgi labklājīgi. 44% Latvijas iedzīvotāju vecumā virs 25 gadiem asinsspiediens ir paaugstināts, liecina kardiologu biedrības pētījums. Neskatoties uz to, gandrīz puse iedzīvotāji par savu asinsspiedienu neliekas nezinis. Tieši tā. Kad būs sūdzības, tad varbūt arī interesēšos vairāk par šām lietām. Es paši nejūtos slikti, līdz ar to tā kā vairāk nepievēršu uzmanību. Neveselīgs ēdiens, aptaukošanās, alkohols, smēķēšana un pārmērīgs sāls daudzums uzturā. Tās ir lietas, kas galvenokārt ir par iemeslu dažādām saslimšanām un taiskaitā arī paaugstinātam asinsspiedienam. Kārlis Goldbergs Kristapsons, Andris Jasīnskis, LNT.